Nākamā nominācija – energoefektīvākā savrupmāja Latvijā. Balva šajā nominācijā tiek piešķirta māja, kas apliecina arī privātmājas, varbūt ne tikai skaistas un ērtas, bet arī energoefektīvas. Balvu pasniegšanai uz skatuvi aicinām Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāju pirmo vietnieci Helēnu Endriksoni. Lūdzu. Cik mēs zinām, vēsturiski ļoti grūti ir vienoties par risinājumu. It sevišķi daudz dzīvokļu mājās ir vajadzīga aptauja, izvērtēšana, balsojums, un tas ir saprotami. Bet tikpat grūti ir katram vienā savā savrupmājā pieņemt lēmumu. Tāpēc, ka tas viens ierosinātājs ir arī ne tikai idejas autors un idejas tādas ieceres autors, bet viņš arī ir maksātājs. Viņa maksa ir. Un nevienmēr tas tālais rezultāts, kad tālāk būs, un pēc tam būs maksāšana mazāk, un būs ekonomija, un būs zaļāka dzīve, un viss būs komfortabli. Sākuma posmā tas ir sarežģīti, grūti, un dārgi un ietilpīgi. Un tāpēc es gribētu ļoti sevišķi apsveikt tos cilvēkus, kas uzvara savu uzvaru pašam ar sevi un iet to pareizo ceļu. Un ja mēs tā domāsim, tad mums Latvija būs skaistāka. Un tās individuālās un savrupmājas būs energoefektīvas. Un tiešām tā ir dubultā uzvara. Jā, arī šajā nominācijā uzreiz ķeramies klāt pie otrās vietas ieguvējiem. Šis ir patiesi iedvesmojošs stāsts, jo projekta pasūtītājs, autors, būvnieks un būvuzraugs ir viena un tā pati persona – Emīls Bernhards. Viņš pirms 4 gadiem pats uzsāka savas mājas būvniecību, soli pa solim īstenojot savu sapni par modernu un energoefektīvu dzīvesvietu. Godalgotais projekts ir vienstāvu SIP paneļu māja, kur īpaši pārdomāts ir gan novietojums, gan tehniskie risinājumi, efektīvs siltinājums, siltumsūknis un inovatīva ventilācijas sistēma, kas izmanto zemes siltumu un nodrošina svaiga gaisu. Rezultāts ir iespaidīgs. Māja sasniegusi A+ energoefektivitātes klasi ar apkures patēriņu zem 10 kWh uz kvadrātmetru gadā, kas ir ievērojami labāk par gandrīz nulles enerģijas ēku standartiem. Turklāt tajā ieviest arī pilna automatizācija, kas nodrošina komfortu, drošību un zemus ikdienas izmaksas. Otro vietu iegūst Emīls Bernhards par ēku Pebrīšu ielā 10 Inču kalnā Siguldas novadā. Emīls šodien ir apslimis, bet viņa vietā balvu saņems Uldis Bernhards. Un godam nopelnīta pie mājas šilte būs. Godam nopelnīta. Gribu pateikt pāris vārdus. Es neesmu tas īstais cilvēks, kas to māju ir uzbūvējis un izdarījis. Tas ir mans dēls. Un viņš, diemžēl, šoreiz nevarēja ierasties uz šo pasākumu, bet es ļoti, ļoti lepojos ar viņu, ko viņš paveicis savu māju. Viņš ir veicis ar šo projektu iznesis galvā uz papīru un arī dzīvē pats ar saviem spēkiem. Ļoti lepojos. Paldies! Jā, paldies. Un tagad esam nonākuši līdz pirmajai vietai nominācijā energoefektīvākā savrupmāja Latvijā. Šī māja ir īpaša. Tā saražo vairāk enerģijas nekā patērē. Ir radīts izcils piemērs nākotnes mājoklim, 2-stāvu koka karkas ēka, kas projektēta un būvēta pēc pasīvās ēkas principiem un ir pat certificēta kā pasīvā māja. Rezultāti runā paši par sevi. Gada laikā māja patērēja tikai 7,6 MWh, bet saražoja 9,4 MWh, kļūstot par enerģijas pozitīvo ēku. Un šogad pirmo vietu nominācijā energoefektīvākā savrupmāja Latvijā iegūst privātmāja Padedzes ielā 18 Mārupē.
Apsveicam Staņislavu Gendeli ar šo pelnīto atzinību. Man esot kaut kas jāsaka, bet es neesmu gatavs. Ja kaut kas jāsaka, tad man ir viens novēlējums un viens svešs teksts. Ne mans. Par novēlējumu viņš saucās šīs konkursa energoefektīvākā ēka, bet es novēlu, lai tās, kas piedalās un arī vinnē, nav tikai energoefektīvas, nav tikai gandrīz nulles, bet nulles un pat pozitīvās enerģijas ēkas arvien vairāk. Tas ir novēlējums. Bet tas otrais teksts, ko gribēju teikt, tas nav mans. Es visu laiku viņu pieminu, atkārtošu vēlreiz. Tas ir Lorda Kelvina vārdi. Ja tu kaut ko nevari izmērīt, tu to nevari uzlabot. Dati. Viss ir vajadzīgi dati. Mērījumi. Zelta vārdi. Paldies laureātiem un paldies arī Helēnai Endriksonai.